Ir otrās dienas rīts. Pirmo nakti pārlaidām normāli. Bija diezgan silti. Jā, ja varētu likties, kad mežs ir kluss. Es teiktu tā, kliedzienu pilns mežs. No rītiem un vakaros var dzirdēt, ziniet, elles skaņas. Principā kaut ko līdzīgu var arī dzirdēt, tikai iztēlojoties skaņas no elles. Lapsa nereja tā kā suns. Lapsa taisa nereāli troksni, tādu diezgan šausmīgu. Vakar dzirdējām. Pa nakti ir iespējams bija pienākušas klāt meža cūkas. Tās pabradāja apkārt. Par laimi neapēd mūsu konservus, kas ir savus radiniekus. Jā. Un ko? Dzeramais ūdens mums ir palicis arī diezgan pamaz. Atliek tikai brokastīm un kūzvārī termosā, ko saliet. Šodien dosimies uz austrumu krastu, uz rietumu krastu Usmas ezera. Tur laicīgi ierīkosim nometni un sāksim domāt par dzeramā ūdens ieguvi. Tālāk mūsu ceļš ved gar Strautiņu. Nogriezāmies, lai nedaudz ietaupītu laiku. Un principā noiet to ceļu. Iesim gar Strautiņu, līdz iziesim apdzīvotā vietiņā, plus mīnus apdzīvotā. Un meklēsim tālāk ceļu. Brienam jau vairākas stundas. Mums iepriekšējais mēģinājums izbrist pa taisno vainagojās ar neveiksmi. Mēs iebridām kaut kādu milzīgu kempingu privāta īpašumā. Un tad klusītiņām gājām prom un atapāmies gandrīz turpat, kur bijām. Tagad esam ezera ziemeļa galā un dodamies jau uz... mēs esam dienvidu galā. Dodamies uz austrumu ziemeļiem. Ziemeļa austrumu. Jūs jau sapratāt. Jā. Pēc kādām pāris stundām mēs varētu sasniegt vietu, ko esam noskatījuši kartē, un sākt ierīkot nometnīti. Jā, nav diezko viegli iet ar šādām somām. Vēl ar apziņu, ka beidzās dzeramais ūdens. Mums ir uz abiem palicis, varbūt litrs dzeramā ūdens. Nekas, mums ir ezers blakus. Kaut kur tur. Iesim skaldīt ledu, sūkāsim viņu. Bieži vien ejot pa mežu, var sastapt šādus tornīšus. Šie tornīši ir paliekas no senlatviešiem, kad viņi vēl būvēja pilis, un šie bija tā kā sarga posteņi pirms, teiksim, nocietinājumiem. Jā, pašas pilis gan ir sagrauts, bet šie tornīši ir palikuši līdz mūsdienām. Jep. Jā, mūsdienās viņas tagad izmanto mednieki. Mednieki šeit augšā nosēžās. Parasti viņi ir izcirtumi vidū vai malā. Tad gaida, ka no kaut kurienes izlīdīs ārā medījums. Tad bam ar lāpstu papīri. Jā. Ja jūs prasīsiet, cik dziļi var ieliet mežā, jūs droši vien teiksiet līdz pusēm, tad jums prasīšu, kāpēc jūs vispār gribat iet mežā. Mēs iebradām mežā, jā, jūs te aiz manis apmēram redziet. Tīrās šausmas. Mēs esam jau kādu kilometru nogājuši, vēl kilometrus priekšā, bet, neiesaku iet mežā. Vasarā taču ne, jo te būtu zābekļu ūdenī un viss ar lapām un pilns ar kukaiņiem, kas grib tevi apēst. Šausmas. Brīnums, kāpēc viņi tos kokus vēl nav apēduši. Bet, labi. Iesākām, pabeigsim. Pēc pusotras stundas brišanas pa pilnīgi nekurieni, tomēr uzgājām kaut ko. Šādas mājiņas mežā veido mednieki.
pa ziemām, kad ir ļoti grūti, varot dzīvniecis. Tas nozīmē, ka mēs esam uz īstā ceļa. Dievs ir ar mums. Otrdienā un pusdienās mums būs, vismaz man būs baraviku zupa ar grauzdiņiem. Varbūt būs labāk. Solās, ka pēc baraviku zupas būs arī maizīte ar zivju konzerviem. Jo zivs pagaidām mums vēl nav izdevies nomakšķerēt. Nu ko, papusdienojām, savācām atkal malku. Mēs to daram ļoti dzibenīgi. Kurinam ugunskura, lai kausētu šo te balto kristālisko vielu. Lai pēc tam viņu dzert. Nē, tas nav sausais spirts, ja jūs to domājāt. Šodien sākam visu laicīgāk, lai var savārīt ūdeni, lai būtu mums dzeramais ūdens, nu kaut cik dzerams. Biju uz ezera, no sākuma klapēju, ar cirta ledu. Viņam bija tāda jocīga ezera piegarša. Garšoja pēc zivju produktiem. Nu, un tad sakasīs niedziņu, cik tur viņš bija. Jā, tautā saka, ka vislabāk deg tā slapjākā malka. Tāpēc mēs tādu arī savācām šoreiz. Diezgan loģiski. Šodien esmu nogājuši mēram kāds 10 kilometrus. Daži no tiem bija pa nekurienu, pa mežu. Nu, sākās diezgan jūtams nogurums. Gribās apsēsties un neko nedarīt. Jā. Bet nu, mums ir vēl svētku launaks, laikam. Maizīt ar zivs konzerviem. Tie tik būs svētki. Jāatzīst, ka esam sasnieguši to vietu, kur bija plānots šodien nonākt, bet rīt gan būs jāpaiet bišķīt vairāk. Tā redz, mēs savārījām sniegu, bet viņš tik un tā ir diezgan netīrs. Kaut kāda jocīga virskārtiņa. Vienā no katliņiem bija pat barvīksnes krāsā virskārtiņa. Tāpēc mēs viņu ar filtrpapīru tagad lēnu garu filtrējam. Tas ir viens no aizraujāšākajiem procesiem, kādas esmu novērojis pēdējā laikā. Nē, protams, tas nesen krāsoja šķūnu, un tas arī bija diezgan interesanti skatīties, kā žūst tā krāsa. Bet nu neko nevar salīdzināt ar tekošu ūdeni caur filtrpapīru. Otrajā dienā, 15. februārī, savu ekspedīciju apkārt Usmas ezeram atsākām no rīta, pēc ilgas muļāšanās ar slapju malku, ko centāmies iekurt, lai pagatavotu brokastis. Lai gan veiktais attālums salīdzinoši ar pirmo dienu bija mazāks, taču veiktais ceļš grūtāks, jo vairākas reizes mēģinājām īstceļus pa mežu, taču privāti īpašumi vai meža biezokņi nemitīgi lika mums šķēršļus. Savas otrās dienas nometni sasniedzām pēcpusdienā un atpūšoties kausējām un filtrējām ezera ūdeni. Padalīšos nedaudz ar manas virtuves noslēpumiem. Pirmām kārtām neizbērtu visu pa zemi. Saka, ka lētajos konzervos nav gaļa, bet nu mēs viņu atradām. Sasalušas dzērvenes.